Nu ko, dargie draugi, mans izskats šodien tieši tādēļ, kad svētki, ja nē, bet īstenībā nē, es tūlīt došos pārģērbties. Šodien esam LNK sporta parkā, kur pirmo reizi tiks tāds jaunajās atklātajās tribīnēs arī skatītājiem tieši. Un kas notiek? Rīgas derbijs, draugi. Rīgas derbijs, lieta, ko es ļoti esmu gaidījis. Atceramies arī pagājušo derbiju. Bija interesanti. Redzēsim, kas notiks šeit. Es jau redzu pāris čomus. Kā parasti, es esmu maksimāli neitrāls. Abās komandās man ir čomi. Abās komandās man ir pazīstami cilvēki. Bet jūs varbūt jau tāds, es gribēju teikt, iepauzēt un var pateikt, kā beigsies spēle. Bet nav jau talka, tāpēc, ka spēli jau visi būsim skatījušies, vai ne? Tā kā es tūlīt iešu pārģērbties, es gribēju iziet cauri, paskatīties uz lietām, un tad jau tiksimies. Pauļu, visur kladzinām liekam, jaunās tribīnas no šodienas ir atklāts? No tā varēsim teikt, vēl jāpagaida mums kādu stundiņu. Bet jā, cilvēki var nākt, ieņemt vietas, ir brīvprātīgā, kas palīdzēs atrast vietas, visus esam mēģinājuši norganizēt, cik var labāk. Tā kā, īstenībā gandarījums, zin kā godīgi teikšu, atnāc šeit, un tas ir pavisam kas cits ar to jauno tribīnu, ir tāda tiešām stadiona sajūta, tie LED visi ekrāni. Ir tāds prieks, es ceru, ka būs laba spēle, laba atmosfēra tribīnēs, bez kaut kādiem tur sliktām lietām. Es ceru, ka viss būs tieši tā kā tas bija arī Skonto, kur bija superīgs derbijs, visu ceņu Rīgā. LED jau nav uz palikšanu. Es nevaru atklāt, bet pagaidām uz palikšanu viņi nav. Jā. Okay. Vēl viens jautājums. Jūs uzlikāt pagājušo gadu gaismas, uzlikāt tribīnes. Galvenais jautājums noteikti, uz kur man 100% nevar atbildēt. Es zinu daļēji baumas. Vai tas ir tādēļ, lai jūs šeit arī aizdītu augstāk kalibru spēles mājās? Nē, tas nav noslēpums, ka mūsu mērķis, un mēs arī gribam un uz to ejam, lai mēs jau šovasar varētu spēlēt konferences līgas, paldies Dievam, Čempionu līgas kvalifikāciju, un lai mēs varētu šeit aizdīt pirmās kārtas, tā kā viss tiek darīts, lai tā būtu. Es ceru, ka tā būs, bet pagaidām lēmums nav, līdz ar to oficiāls nevar apstiprināt, ka mēs šeit spēlēsim. Mēs ļoti ceram, un mēs arī strādājam, un būvnieki strādājam, visi strādāja, lai varētu tā spēles. Iepriekš bija Jūrmalā. Jā, iepriekš bija Jūrmalā, un tagad vienkārši jāsagaida tuvākajā laikā, tas viss būs zināms arī oficiāli, mēs noteikti izziņosim. Es pat nezinu, kas ātrāk notiks, vai mēs uzzināsim atbildi, vai iznāk šis vlogs. Šodien vlogs. Tad ātrāk vlogs būs, jā. Vēl viens jautājums, cik kopējā kapacitāte tagad? Kopējā kapacitāte ir 1700 ar visām sēdvietām, ar mediju vietām un tā tālāk. Šajā spēlē būs arī vairāk, jo tomēr būs arī cilvēki, kas stāvēs kājās. Es zinu, es tikko dabūju muklīt biļetu, man teica, ka nav biļetes, bet es dabūju. Nē, tādi kā tu vienmēr, ka bojā cilvēkiem dzīvi pēdējā brīdī, tas zvanās raksta. Un ja tu vari atbildēt pēc UEFA noteikumiem, cik tālu jūs variet spēlēt šeit? Līdz grupām vai grupas arī? Nē, grupas nevaram, skaidrs, ka neatbilst kapacitāti. Šobrīd mēs ceram, ka varēsim aizdot pirmās pāris kārtas. Arī pēdējās kārtās var gadīties, ka tur kaut kādi noteikumi. Jā, mēs šobrīd ceram, ka mēs varēsim aizdot pirmās divas kārtas, teiksim tā. Okay. Ceram, ka nākotnē varbūt varēsim vairāk, bet par grupu turnīru šeit runa īsti neiet. Tātad veikaliņš jums ir, tribīns tagad ir. Ēdiens vēl nav krūtājs. Kad tas būs? Būvējs, viss notiek. Cilvēki iet garām, viņi jau redz to visu skeletu, daudz darba izdarīt, bet vēl vajag pagaidīt. Nevar pateikt precīzi deadline, jo vienkārši godīgi sakot nezinu. Bet arī aiz tās vecās tribīnes, ja cilvēki aizies, viņi redzēs, ka tur ir basketbola laukums, ka tur ir tāda chill zona, ka tur būs tekbola laukums, trenažieru laukums. Tā kā tur arī daudz kas ir izdarīts. Ja vēl neesmu bijis, var aiziet un pasīties. Tā kā viss notiek, sporta parkā būs vēl labāk. Tāpēc, skatītāji, jūs neziniet, Pauļus tieši šim vlogam ir gatavs uzdāvināt vienu merču lietu no RFS kluba jums skatītājiem. Kādu mēs varam uzdāvināt? Kas viņiem jāuzraksta? Rezultāti? Nē, bet mīļākais spēlētājs? Man vienalga. Ko mēs paprasam? Ko mēs paprasam cilvēkiem? Nē, ierakstiet LNK sporta parku, izdomājiet kaut devīzi. Pat šim stadionam, šai vietai, kaut vienkārši devīzi, varbūt tās mēs pat tā iepatiksies, ka mēs izmantosim, pat izdomājiet devīzi, ierakstiet un labākajiem mēs ar Pauļu tad uzdāvināsim kaut ko no RFS mērķi. Neobjektīvi. Jā. Ar Regžu parunājamies, Matrici parunājamies, Puriņu parunājamies, to es visu neieliku, es jums ieliku tikai Pauļu. Es gribētu pāris ekspertiem vēl parunāt, kādas prognozes šodien būs, bet es tieši tā tagad ceļu uz mašīnu, kur es pārģērbšos, jo es negribu šī tāds būt futbola spēlē. Būsim godīgāk, visi gan baigi nopriecēs, ka Griens uzcerties, bet mēs pārģērbsimies un iesim uz laukumu strādāt. Nē, mēs neizveicamies. Mēs netērējam laiku lieki. Kaļam dzelzi, kamēr viņa karsts. Edmund. RFS uzvarēs. Tā ir prognoze 2-0. 2-0? Kā tev jaunās tribīnes? Es jau tur pasēdēju, pat nomērķēju, kura ir tā vieta pašā vidū. To es arī stāstu savā vlogā, bet tā ir
manuprāt, 15. vieta, H sektors, tas ir pilnīgi pa centra līniju. Tieši pa centra līniju. Jā, un bez skrejceļa tuvu laukums apakšā Bet žurnālisti ir malā, vai ne? Es vēl tur neiesēdos, mazliet malā, bet salīdzinoši ar citiem stadioniem šeit ir prīmā. Kāpēc tev prognoze ir 2-0, vai tad Riga tik slikta? Jā, man liekas, drīzāk RFS ir ļoti stipra. RFS ir reāli Eiropas līmeņa komanda. Riga vai pateikt, ka viņi vāja, kā var pateikt, ka Riga ir vāja, arī otrā vieta, uzvaras un labs sniegums, labs sastāvs, bet RFS ir superjaudīgi. Ko tu sagaidi šodien no pašas spēles? Kāda būs spēle? No šīs prognozes izriet tas, ka šeit nebūs izlūkošana, nebūs tāds kā pagājušā sezonā 0-0, 1-1 uz aizsardzības kaut kur uz pragmatismu. Man liekas, ka RFS varētu pamēģināt nodominēt šo maču. Ok, iesim pie Arkādī. Arkādī, jautājumu jau zini. Par ko? Es arī jautāju gan Stefanam, gan arī Abdulrahmanam Taivo, kādas ir viņu ekspektācijas, gaida agresīvu cīņu, skaistu futbolu, skaistā stadionā. Es arī to pašu gaidu. Prognoze? 0-0. 0-0? Eiropas čempionāts tik forši sācies, un vajag kaut kā atšķaidīt. Varbūt tas būs Rīgas derbijs. Bija jāuzlīdz, es zinu, mēs nedrīkstam par to runāt, bet tu tribīnes apskatīji? Es tribīnes paskatījos mazliet, jā, bet arī iepriekšējās spēles es no maliņas skatījos, strādājot šeit. Forši. Kā tev patīk? Man ļoti patīk. Komforts, stikliņš, un reāli tas ir futbola stadions. Tas ir futbola stadions kā civilizētā pasaulē, nevis vienkārši uzliktas tribīnes, lai ir vienkārši, lai reglamentam atbilst. Bet, ja tu saki, būs agresīva cīņa, viss, kā var būt 0-0? Tā arī būs, jā. Būs kartīts, bet nebūs golu. Bet, protams, es to saku, lai izgāstos absolūti, lai visi ir priecīgi par to, ka mums ir superfutbols ar highlightiem, ar mega goliem no Emersona, no Ikaunieka, arī no Taivo, arī no Iveriko, kurš tur nedaudz saskumies pēc tam, kad viņu neizsauc uz izlases. Būs krūti. Es redzu, ka tev uz krūtīm ir Horvātijas futbola federācija. Tu tā drīksti? Kāpēc gan ne? Horvātija nespēlē šajā mačā. Lai gan ir, Horvāti, Babets. Viņš arī novērtē, kad viņš nāc klāt, kas vienas spēles teica, kaut kas familiāri. Tāds ir Arkādī prognozes. Gaidam futbolu. Tā, kamēr šeit vēl nav neviens no vadības, laukuma kontroli uz visiem 10. Un šādi izskatās staigums no malas. Es teiktu īsumā seksīgi. Es domāju, ka mēs šodien kaut kādā veidā tu tiksim augšā. Būtu forši arī tik kaut kādā vipā ielausties, vai ne? Jūs noteikti gribat redzēt, kā vips izskatās. Draugi! Apskaties, kas vēl ten ir. Tāds ir DJs un mūzika ten. Vispār tā kā pie lieliem cilvēkiem. Rītīgi smuki. Rītīgi labi. Ja godīgi, es mazām nezināju, kad ir aizmugurē parādījies basketbola grozs un vingrošanas. Nezinu, vai tas ir spēles laikam, ir pieejams spēles laikā. Bet šito es taču neredzēju. Es zinu, ka bija tie volejbola laukumi, bet tagad ir šeit spēles laikā bērni var spēlēt. Šaubos, ka spēles laikā laiž, bet rītīgi krūti. Pa smūko rektē LED ekrānu, ko Pauļs teica. Es jau saku, ka rītīgi labi. ABCD sektors tur ir ar abonementiem. Tā kā mums būs tur. Aiziesim to tās paklausīties, kā Gins stāst, ka viņi ir labākie. Zin kā citi, viņš mums tā kā neteiks noteikti. Viņš tur no bungām ēd. Bungu kontroli, pārskaitīsim. Čau, Rečīgi. Čau. Tak, mēs filmējam. Kas šeit uzvarēs? Kas pa jautājumu? RFS? Kas pa jau 2 komandas piedalās? Nav pašsaprotam viss. Rīgā ir 1 komanda. Un tā arī paliks, tā kā RFS uzvarēs ar 2-0. Bet Rīgai ir vēl 1 komanda. Tos nezinām, to nepazīstam. Kāds rezultāts šeit? 2-0. 2-0. Ikaunieks ir atgriešanās ar dubli.
Uzgāja jaunajā staģikā? Nu, protams, ka uzgāja, vienkārši kaifs. Ja gaidām, kad vēl pabeigsim tur aizmugurē to nelielu netīrumu, pabeigsim, tad jau visādi būs bumba. Tev vēl liek šeit dzīvot, ja? Mēs esam reāli apmierināti to, kur mēs esam, tāpēc, ka būsim reāli 140 cilvēki šodien. Tā būs pirmā reize, ka mēs būsim pilnīgi piepildījuši faniem. Tā kā domāju, ka nav ko pagaidām līdz tur, lai cilvēki bauda. Jā, taču atcerās mans draugs, vai ne? Yes. Kāds šodien rezultāts? Un nevar teikt, ka Valmiera uzvarēs. Es domāju, ka tāds 1-1 kaujiniecis. 1-1? Jā. Labi, mēs tās prasīsim vienīgiem Rīgas fanam šeit. 3-1 Rīga. 3-1 Rīga? Easy. Kur tu sagaidi no šitās spēles? Nu tā vispār. Nu, nezinu. Mierīgu vai tādu? Nē, tad ļoti asu. Tādu atmosfēru, ugunīgu, virslīgu līmenim. Un vispār tādu, jā, nepiekāpīgu cīņu. Reigži nav pat pamatā. Nopietni. Arī labi. Taivo, hat-triks. Mot fans, pat nezinu, kas ies laukumā. Šodien nav Liepājas spēle, bet kāds rezultāts? Šodien bija Liepājas spēle pret Jelgavu. Arī vakar bija Liepājas spēle. RFS vinnēs 2-1. RFSam diezgan daudz, kas no Liepājas ir paņēmts kadros. Un viņi arī gudri spēlē, gudri veido komandu, ilgspējīgi. Man maz drusiņi žēl, skauž, kādreiz pat riebās, kā viņiem sanāk, bet šobrīd es to novērtēju. Uz tā fona, cik Liepāja dara aplams lietas. Rezultāts? 1-1. 1-1? 1-1. Dēļ tām Liepājas kājām? Arī. 2-0 un intriga, diemžēl, beigsies. 2-0 kā labā? RFS labā un virslīgas intriga beigsies. Vispār cilvēki, kāpēc mēs nefano par Rīgu? 7-2 Rīga FC uzvarēs. Iedmāc iziet. Rīgas derbijs. Pagājušais bija pie jums. Ļoti forši bija, viss norganizēts. Šobrīd RFS arī ir pacentušies, ir tribīnītes uzliezuši un kādas lietas. Izgāja caur kā tev vispār atmosfēra. Nu, protams, vēl nav cilvēki sanākuši, bet kā attīstības ziņā tu var novērtēt. Jo es zinu, ka tā ir viena lieta, kas tev arī ļoti rūp. Jā, es teikšu, ka tiešām ļoti forši. Neskatoties uz to, ka tas ir RFS. Jā, vienalga ļoti patīkam šeit atbraukt. Īstenībā arī iepriekšā bija patīkam, cik šeit viss ir sakārtots. Stāvvietas, jā, infrastruktūra, šie laukumi. Un kopumā RFS arī labu darbu dara. Un skaidrs, ka šeit vēl viens nākamais solis, lai, principā, lai tādai komandai nepietiek ar 700 vietām. Es domāju, ka RFS ir pelnījušas lielākas tribīnes, un tagad tās ir 1700 priekš Latvijas čempionāti būs ok. Ja kaut kur tālāk, tad, zinu, kur atrodas Skonto stadions un notiek arī kaut kādi kontakti. Pietiksim ar glājumiem, šodien pretinieks, jums pietrūks punkti, dara tikai vienīgi uzvaru. Kāds iekšējā sajūta, es gatavs atbraukt skauties, uzvarēt, kā ir? Kauties gluži nē. Nebija plānots, bet dzīvē visādi sanāk pavērsieni, bet jā, ja standarta frāzes var atrast, bet ja nemeklēt viņas, tad skaidrs, ka šī spēle var būt ļoti izšķiroša. Mēs pavisam noteikti nedrīkstam zaudēt, bet vajadzētu uzvarēt, un visi to ļoti labi saprot. Es domāju, ka arī RFS saprot savu iespēju, ko nozīmētu viņu uzvaru, cik tas būtu nopietnas solis, tā kā es domāju, ka viens no tādām savstarpējo spēļu, tādiem lielākiem sasprindzinājumiem varētu būt. Mums vairāk, viņiem mazāk. Kam tas par labu nostrādās, redzēsim. Es uzreiz pabrīdināšu, ka nākamais jautājums ir ar humoru devu, tāpēc, ka paļbom kāds nesapratīs. Redzēju, ka mainījāt fotogrāfu, kāpēc man nezvanīja? Es sapratu, ka mēs nevaram tev atļauties. Vismaz paldies. Bet, godīgi atbildīja. Bet arī varbūt tas tāds baumu līmenī noteikti nevar komentēt. Vairāk cilvēki ir pametuši komandu. Tur PPK čatā jau ir sazvērstības teorijas, ja fizio, tur divi vēl kaut ko normāls. Kādas ir tās teorijas, ko tas varētu nozīmēt? Es nezinu. Es teikšu toksisks, pārmēs pēc tas nav treneris. Bet vai tas ir vienkārši sakritība vai varbūt tiešām tāds mērķtiecīgs kaut kāds gājiens uz kaut ko? Principā tā ir sakritība. Skaidrs, ka katram cilvēkam savs stāsts, bet kopumā tur nav tāds, ka gaidiet vēl tagad vienu pēc otru. Varbūt kāds nāks klāt arī tajā sektorā. Ot tā. Spēles sākumam ir palikuši mazāk kā pusstunda. Redzam RFS un tālāk arī Rīga FC spēlētājs. Iesim uztaisīt pāris bildītes. Čomi jau ir ieņēmuši labākās vietas, ģimeni man arī ir ieņēmuši labākās vietas. Tā kā, jā.
Tā, ka es tikko sapratu ļoti smagu problēmu, kad tā kā nav vairs vidus, es nekur netieku vidū pastāvēt, un man ir jāizvēlās, kuru sāniņu ņemt to vai labo, un es nemainīšu visu spēli vietu. Tātad vienā periodā es tur, piemēram, Rīgai uzbrukumu, otrā RFS. Tā kā mums galvenais ir uzmanēt to pusi, kurā tiks iesist visvairāk golu. Un tāds ir jautājums, pa labi vai pa kreisi tiks iesist. Es domāju, ka jānāk ir šeit Rīgas pusē, tāpēc, kad tad es varēšu, jo otrā pusē ir varas, un šeit es varēšu bišķiņ tuvāk atrasties soliņam. Plus, Sīmo gan jau man nedzīs projām. Ko, draugi, tikko spēlētāji ir iznākuši laukumā, ka visi iet strādāt. Ne tā kā es tam vlogoju. Bet, jā, smūgs banarīts RFS mācīšu. Rīgas man ir nolikt tur maliņā, īstenībā nav vietas ir, augšā cilvēki. Nu ko, mana prognoze teica pirms tam, es Pauļam teicu, neņemiet tās jaunā, es saku 2-3, Rīga uzvarēs. Kaut vai tikai tāpēc, ka neviens netic Rīgai. Es ticu. Tāpēc Matricam cīnas ņemsim, vai ne? Un Reikš jālūdz laukumā. Reikš sastīs. Trust me, bro. Pirmās 7 minūtes ir aizdīts un bum, no vienas puses uz otru, puses no vienas uz otru, visu laiku. Vienkārši diezgan crazy. Vot tā bija iespēja. Bet jā, bum, pie tiem vārdiem, visu laiku actions. To, ko laikam arī teicu, būs actions. Nu ko? Dūmieras sektorā, 10. minūte pēc Roberta lielisks stūrsitiena, Žiga iestvarts, es nenofilmēju, nobildēts, bet seksīgi, tiešām seksīgi. Un tagad es gaidu tos atlikušos 4 gols, jo tagad būs actions draudi. 20. minūtē apturēta spēle. Jānkam pārsis deguns. Jā, neredzēju situāciju, laikam kaut kādā skrejienā kaut kas saskrējās vai ko, bet... Jā, kā jūs redzēt kamerā, Jānkam ir pārsis deguns. Daktar dara visu, lai dabūtu Jānka apakaļ. Cerēsim, ka viss kārtībā viņam. Viņš kādu laiku tieši nespēlēja. Cerēsim, ka būs viss kārtībā. Un nu, ko, draugi, bija Pendele un Matrevits atvairīja. Līdz ar to intriga spēlē paliek un Malts Matrevits uzmanēja, izlec, uzvarēja. Ļoti labi spēle. Turpinām cīņu. Tāpēc noteikti jāpastāst jums, ka tieši šobrīd Reikša šildās. Tikai gola atnāks. Trust me, bro. Tikai esmu tas čals. Trust me, bro. Rīga aktivizējās. Vārdsargs iztašī un mēs redzam, ka uzreiz komandai ir tas emotional boosts. Viņš izvilk no 2-0 un jau kādu brīdiņu. Kendā. Nav Pendele. Šo mēs pēc tam paskatīsimies atkārtājumā bija vai nebija tur Pendele, bet es beidzot arī atradu par ko pieksīties RFS-am. Gintam ir šis diktofons, rupors. Un ja es uzskatu, ka ruporam jābūt, lai tur runā ar savu pulku, kuras lietos, es sapratu to, ka īstenībā viņi baigi bieži ziet visu laiku. Tad viņš runājās, tur, čaļ vēl 3 minūtes, tur saņemamies vēl kaut ko. Man šķiet, tas ir bišķi lieki ruporā. Un otra, viņš ciet caur ruporu, kas man šķiet dīvaini, ņemot vērā, kad RFS aizliedz bungas, uz viens bungas uz komandu. Tad šobrīd, kad viņa vadītājs var 40 pretējā stūrī, es viņu dzirdu daudz vairāk tieši ruporā, pārējie ir fonā. Nu, tas arī nav forši. Mēs satiksimies viņiem paprasīsim, bet ir kur pieksīties. Gint nedari tā. Pirmais puslaiks ir noslēdzies, RFS 1-0 vadībā. Traki, bet enerģisks spēle man patīk, ir kaut kur dusmīgs, ir Niknoviņš. Es speciāli kamerā atstāšu iešu parunāties ar cilvēkiem bišķiņ. Nu, interesanti, ko darīs. Cik forši spēlētāji pienāk saviem atbalstītājiem. Varbūt
šobrīd nav tas labākais, pienāk pat pēc sudīga puslaika vienāk. Puslaikā parakstīt. Īstenībā šitais ir derbijs. Puslaikā parakstīt, tā kā kartīts. Tas ir inšīgi. Latvijas faniem galvenais jautājums ir, vai būs rinda pie Alas. Domāju, jūs tikāt galā, vai būs rinda? Es domāju, ka nebūs. Tu domā, ka nebūs? Es domāju, ka nebūs. Cik tur ir tie krāni, kur? Kādu 4? Kādu 4? No otrā pusē ir. Karli? Es tev huičīšu. Kāds tev domas ir par muļķiem, kas gan visu spēli runā ruporā? Nevis uzdod ritmu vai vēl kaut ko, aizliedz bungas un vienkārši dzied ruporā. Es sēžu otrā stūrī un es dzirdu, kā čels dzied ruporā. Jūs fonā. Es saprotu jautājumu, kas ir Viņš saprat. Kas ir rupori? Alo, kas mums pa priekšu tagad? Ruporā, kurš dzied. Vai tas ir normāli? Megafonu. Es nekomentēšu. Es uzskatu, Visu laiku dziedāt ruporā nevajadzētu. Tam piekritīs? arī nevajadzētu, bet tas ir labs veids, kā vadīt sektoru un turēt kaut kādu uzmanību arī uz tālāku galu Es dzirdu, ka jūs fonā dziedat, bet es nedzirdu jūs, es dzirdu viņu. Tas gan nav vairs forši, jā. Vajag viņu bišķiņ iehujučīt. Vajag. Viņš ir izlaidies. Jā. Bišķiņ. Es viņu bišķi pabakstīšu, lai... Davai. Iesim pīzīt gīnu. Šodien bija Lidl meiteņu čempionāts U8. Mēs 4 stundas bļaustījāmies, mums vairs nebija spēka. Uzaicini man, uzraksti man. Es iesu baus kā dzīvē, man iecā blakus. Nu, redzi, tad... Tev divi varianti. Vai tu nedzied megafonā visu laiku, vai es tev viņu kaut kur iespraudīšu. Tur megafonu dzird un viņas nedzird. Vispār nevienu nedzird. Nē, Tribīnē, es tev godīgi saku, es to megafonu kaut kur iebāzīšu. Man WhatsAppā, karoči, pilns WhatsApps tikko atvēru, ka vispār nevienu nedzird. Nezinu, kā tribīna izveidot. Es dzirdu stūrī tikai vienīgi megafonu. Jo vispār un nevienu tu nedzird. dziesmu laikā gaudo viņā. Atvainojos, Ziena, ļoti. Tā kā veči izslēgt tumbas un izdarīt to, ka tāds viens čels gaudo megafonā. Nu, tas ir... Labi, jā, Irina. Tieši tā, mēs visiem iedodamies. Nu, stadiona eksperti, kā stadions? Stadions liekas labs. Bet cik dzird, saka, kad nedzird pretī dziedošos, ja? Kaut kas ar skaņu nav pareizi. Es dzirdēju viņus. Tu dzirdēji? Kur Jā. sēdi? Tur kaut kur augšā. Pa vidiņu kaut kur? Jā. Tur Ir labi. dzirdēji, ja? Jā. Bet stadionu viņš forši, ja? Stadionu viņam nav nevainas. Vēl bišķiņ viņu jāpabeidz, un tad viņš vispār būs ideāls. Kāds rezultāts šiem būs spēles beigās? 2-0. 2-0? Es pieļauju, ka RFS labā, jo ir jau 1-0. Tā sanāk, savādāk nevar būt 2-0. Nu, Rīgas fans, kā tu jūties? Viss priekšā. Bet normāli izvilkt pendlīt. Jā, bet pendeli bija tam? Vispār no tribīnām vispār nekā nebija. Bet tu būs reikši iznāks un 3 ieliks. Jā. Uz ko liks? Uz Keina. Keinam hat-tricks šodien. Ja ne reikšam, tad Keinam. Tad saprot, kāpēc Rīgā neiet. Viņš ir vainīgs. Piešķiņ parunājamies. Spēlētāji lēnām atgriežās laukumā. Iesim pastaigāsimies ar viņiem. Arī tā diezgan skaļa bija ģērbtuvēs tikko, bet to arī noteikti vajag mazliet saprunāties, mazliet parunāties, un tad jau gan jau viss būs labi. Sīmon kā parasti tāds čiliņā, mierīgs, gan jau būs labi. Nu, ko es jau daudziem prasīju, kā tev vispār sajūtas, kad ir stadions, tu ten tādu kā bītīt visu laiku jau lido, visu čeko, un tāds tev uzlika vēl vienu ēku, ko čekot, ja? Kā es jūtos, jāsaka godīgi Seimis. Es jūtos labi, man patīk, tāpēc, ka šitas ir tas pirmais tāds mēģinājums. Protams, ir bišķiņu uztraukums un šitā gan man, gan arī daudziem citiem mums te ir bijusi gara diena, jo tas ir kā vienmēr, mēs sakam, viens atnāk, viss domāju, spēlīt gatavi, bet daudz, kas jāizdara, lai tā spēlīt tik sagatavota, bet, zin kā, jauni tribīni, jauni momenti, tā kā vēl kaut kur jāpieslīpo, kaut kas nedaudz jāuzlabo, bet man liekas, ka ir forša, atmosfēra ir laba, futbols ir labā līmenī, tā kā, man liekas, ir jābauda un jākaiko. Ir labi. Kas ir labākā lieta, kas ir šīs tribīnēs?
Man liekas, ka ir baigi forši skats, kad tas tribīnēs, kad tu sēdi, skaties, ir kā tur nav tāda laba augstuma, to redz, un pietiekami tuvu tu esi, un es sajūtu, ka tu redz to visu to zīmējumu, kā spēlētāji kustās. Man liekas, tā ir baigi foršā fiša, ka man tas ļoti patīk. Tā, tas tāds priekš manis, kā, kad skatīties futbolu, sekot līdzi, redzēt, kā spēlētāji pārvietojas, baigi prīmā. Un stulbs jautājums, bet tāpēc uzdošu. Es aptuveni zinu cenu, kā bija laukuma īra pirms tam. Pat cik sadārdzinās laukuma ir tāds, kad ir tribīts. Ot, ja cilvēki grib abas tribītas. Es tev nesaku saukt summu, bet procentuāli. Tas droši vien ir jārunā šobrīd, jo mums jau galvenais nomnieks, kas mums šeit ir RFS, kas šobrīd šo laukumu izmanto, cerēs ar izlases spēles tā, bet tagad, skatīsimies, tas arī mums vēl jautājums, kas mazliet ir jāpieslīpē, jāsaprot. Bet jo cik apkopēji, cik darbs, tāds ir. Papildus ietilps, jo tās ir vēl telpas, viss tas ir papildus cilvēki, kas nepieciešams, lai sagatavotu to spēli. Tā kā, bet procentuāli 50% varētu sadardzināties. Šobrīd vēl gribu, patiešām minēt, jo es vēl šobrīd neesmu to tā ka pats vēl pieslīpējis. Tad tehniski pat piedāvājumā vēl nav pieejams. Ja mēs ar PPK sakam, ka mēs kausa spēlējam. Tad mēs sēžamies un runājam. Tad mēs sēžamies un runājam. Okay. Man hotdogu un 2 salas lūdzu. Hotdogu 7,50. Maksās skaidrāk? Nē, kas? Pretendent kungs vēl zina cer? Es ne sev. Kā spēle? Super spēle. Kāds būs spēles rezultāts? Es teicu, ka 3-0 būs, bet redzēju, Žiga neies pendeli, tagad būs tikai 2-0. Tu kā RFS cilvēks, tu esi kādā VIP ložā vai pie parastajiem? Preses šodien esmu. Preses. Atšujies, lūdzu, no mūsu prezidenta. Viņš grib izbaudīt dzīvi. Tieši tā. Ja tā godīgi runājot, šodienas DJs bija labāks vai vakardienas? Protams, ka vakardienas. Šodien par to padomāju. Nē, bet viņiem bija labi gabali. Būs? Šeit bija tūk. Jā, kamēr sūtīja video, RFS 2-0. Ismails iesita. Un tagad, lai mans prognozes piepildītos, tad šajos vārtos ir jāiedod 3 bumbām. Iespējams ir. Kas ir nomanīts Reigžģa laukumā, tas ir svarīgi. Tā kā redzēsim. Ja jau būs viss labi. Es jau godīgi esmu divi bēdīgs. Esmu noteikti priecīgs par draugiem, par Pauļu, par RFS spēlētājiem, bet, kā jūs ziniet, esmu no tiem cilvēkiem, kurš draudzējas ar visiem. Un kaut kur esmu bēdīgs, jo vienmēr jau forši, zin kā, neizšķirts un visi ir apmierināti. Tāds 2-0 un 58. minūte. Ir tos tikko nomainīja. Man gribās to actioning, man gribās to sīvumiņu, man gribās, lai notiek. Ja tiešām kā izskatās spēle, jo es, kad bildēs baigi neredzu to spēli, tā godīgi, es fokusējos citām lietām, tad, ja RFS ir labāks, tas viņam novēl arī uzvarēt. Nu, izlaižam 2-2, un tāpēc tam, tu beigās kaut ko. Man gribās to asinu līdz galam. Un redzēsim, treneris veids vairākas maiņas, redzēsim, kā tas ietekmēs, bet ir tāda forša sajūta. Es vēl neesmu uzkāpis jaunajās tribīnēs, varbūt pašai neuzkāpšu. Bet ir tāda patīkama svētku sajūta. Un tas galvenais - futbola svētku. Vajadzēja man paraudāt 2-1. Spēle turpinās. Action! Es jau gudīgi nezinu, kas par spēlētāju iesita. Tas man baigi šokēja. Maziņais tajā pusē. Es tiešām sorry, ka es nezinu, kas iest, bet iesitu. Un 2-1. Actions turpinās. Es tik teicu. Nu ko, draugi? Nu ko, draugi? 2-2. That's what I mean. That's what I mean. 2-2. Ļoti labi. 71. minūte, aiziet actions. Esmu priecīgs, solid goliņš. Neko sūdu nevar teikt. Tagad sākās spēle no jauna. Īstenībā varbūt pat ne no jauna, jo tehniski RFS noteikti jūtās bišķiņā cist apakaļ. Un tagad man vienalga, kurš uzvar, ir palikuši pēdējās 20 minūtes, lai uzvar labākais. Uzliksimies lai jūs kaut ko redzējat. Viens
Sāksim pie šitājos sveicienus. Es saprotu, kam viņš īsti dzelt no iedeva. Bet, kā jau es teicu, kungi, 2-2. Viss notiek. Actions. Es priecīgos. Enerģija. Tu jūti. Viens treneris bļauj, otrs treneris bļauj. Viņi tam patās ar bļauj. Un tur bļaustās ap 2. Tu zini. Nav vairs tas, nu, mēs tur čiliņā, un tur otru tur ko ir. Action. Tā rosība soliņa maiņas. Maiņas abiem klubiem. Rītīgi jūtātiem. Un ko nomainīs? Antokam Krams lēnās. 25. Gonda Muzinga Glodī. Gonda. Un laukumā dodas spēlētājs numur 35. Ivan Ergijaga. To es nezinu tik labi. Bet nu neko abām komandām kaut kas pamainījies. Bet es jūtu, tas jūt. Tas to, ko es runāju, ka gaisā jūt elektrību. It kā pēc spēles abiem principiāli viss, bet nav tā elektrība. Šobrīd viņi ir tev. Atkal labs stūrs no Robiem. Un Mātravits sevi. Mums tie cimti viņam jātiem, ne? Tīko. Ir 88. minūte, 89. arī. Uz RFS vārtiem. Bomba. 1-2. Tīko. Uz Rīga vārtiem. 2 bombas. Tas ir tas, par ko es runāju. Tas, ka ir 2-2. Ieldo uzvar. Visticamāk. Futbols. Nu ko? Spēle ir beigusies. 2-2. Iesim vēl. Papaldēt. LNK sporta parkā norisināsies pēc Jāņiem. 28. jūnijā 2020. Spēlēsim ar Valmieras Loklā. Jaukus Līgoni Jāņus un uztikšanos šeit LNK sporta parkā. Var saprast, cik kuram labi, bet laikam tāds godīgais. 2-0 atspēlējās. Amazing. Bet spēle ar emocijām, ar action, ar viss tas, ko es gaidu. Čau, vlogam! Tu neiesi neko. Kas tas bija? Pak. Kāds bija rezultāts, ka es iznācu laukumā? 0-1. 2-2 pabeidzām. Nu labi. Pozitīvisms ir kaut kāds? Nu kaut kāds ir. No labāk nekā. Bet tu neiesi. No labi. Palīdzēja komandai, nevar slēgt. Nē, viss kārtībā. Vēl viens derbijs tikai vēl. Tur arī viss. Es pieskos cimdiem. Es sevi viņu nofilmēju. Es tur vēl. Lai arī man ir problēma, es nevaru aiziet abām komandām nofilmēt RFS-am. Tur ir daudz cilvēki, kas filmē. Es aiziešu ar Rīgu šoreiz. Tā kā es arī šī spēlē tehniski teicu, kad es esmu par Rīgu, tad es aiziešu pie Rīgas. Viņi arī atspēlēs, viņi pelnījuši. Tā kā neņemiet ļaunā vispārējie tur. Dulais. Bet smuki. No zālē vēl smukāk ir apskatīties. Labi spēle. Labs derbijs.
Nu, brāčiņ, kāpēc seviņ? Bet pendoši vai? Jo. Tā kā karalis lauva piecēlies. Nu, ko tā kā saka? Ko tu saka? Tā kā saka, man 100 atdos vai neatdos, ko? Ja man būtu, ko es tev iedotu. Tev vairāk? Liepājā vienam sīkam atdevu. Vot tā ir, es tev tam bildē visu sezonu, tu šitā, ne? Ja tu būtu viņa acis redzējis, tad... Nē, bērniem. Tev tādas acis nav. Es jau vairs neatceros, vai es atradījos vai nē, bet paldies visiem, kas skatījās vlogu. Cik es redzēju, derbija bija foršs. Uzspiediet laiku, abonēt manam kanālam. Un, jā, visticamākais arī šis ir pēdējais vlogs sadarbībā ar BCF. Līdz ar to gribu arī viņiem pateikties par šo lielisko gadu. Tāpēc, jā, nebrīnīties, ja kaut kas mainīsies. Pieskojiet, piabonēt, un tad jau tiekamies nākamajā vlogā.